Ko, draugi? Pēdējā diena. Esam Splitā, apmetamies dzīvokļu viesnīcā netālu no pilsētas centra. Plāns ir apskatīt pilsētu, izbaudīt vietējo virtuvi un nedaudz atpūsties no motobraukšanas. Piedalīties nelegālā pludmales ballītē, kas sākās uzreiz pēc komendanta stundas iestāšanās. Par tām visi zina, neviens skaļi nerunā, policija viņas tā viegli kontrolē, bet tās neizjauc. Splitē ir pilsēta, kas neguļ. Ir nedaudz jocīgi no rīta pamostoties, uzvilkt šortus, teikreklu un botus ierasto slapjo zābaku un bruņu vietā. Šķiet, ka kaut kas nav tā, kaut kas nedaudz pietrūkst. Šīs 12 dienas pārbaudīja mūs kā komandu, pārbaudīja mūsu ekipējumu, tehniku. Sajūta tāda, ka gribās iet kustēties, kaut ko darīt, lai tik kaut nedaudz atgrieztos pie aktīvās darbības un gūtu devu piedzīvojumu. Tik liela atkarība laikam no adrenalīna un piedzīvojumiem radījuši šīs 12 dienas, kas bez pārtraukuma pavadītas uz motocikliem. Visi esam viensprātis, ka šādā sastāvā esam gatavi doties vēl lielākos un nopietnākos piedzīvojumos. Vispār pāris versijas jau izskanēja, bet visam savs laiks. Paldies jums visiem, kas sekoja līdz mūsu piedzīvojumiem, dalījās ar tiem un turēja īkšķus. Par to, lai mums izdotos. Īpaši pateicība no mums kā komandas Dagnim Kļaviņam par šoferēšanu, Mārtiņam Matužam par moto sagatavošanu un Aināram Lauzim par mūsu sagatavošanu. Kā, protams, kad liels paldies Laukuma LV par transportiņu. Un laikam jau, ka vislielākais paldies nevis laikam, bet vislielākais paldies ir mūsu ģimenēm, kas vienmēr mūs atbalsta un vienmēr tur par mums īkšķus, kad mēs dodamies projām savos piedzīvojumos. Tiekamies nākamajos tuvos un tālos motobraucējos.